Jā, vispirms es te sēžu tādēļ, ka mana mamma kādā brīdī pārvarēja bailes palikt stāvoklī. Ja? Es dziļi ticu, ka cilvēks piedzimst ar sev paredzētu baiļu bagāžu, kuru viņš dzīves laikā, ja viņš visu dara pareizi, notērē un laimīgi nomirst, iztērējis to savu pēdējo baiļu pilienu, baiļu porciju tieši sekundē pirms savas nāves. Un tā ir sagadījies, kad ekonomiski aktīvā vecumā, starp 20 un 50 gadiem, ir visaktīvākais cilvēku baiļu tērēšanas posms. Mēs baidāmies neattaisnot pašus sev liktās cerības, mēs baidāmies izrādīties netik labi, gādīgi, atbildīgi, jauki ļaudis, kā mums pašiem par sevi visu laiku ir šķitis. Ja? Un bailes ir nepieciešams mūsu dvēselē, tieši tāpat kā gravitācijas spēks nepieciešams muskuļiem. Ja tev ir bijusi kāda cīņa vai vismaz tāda Argentīnas tango deja ar kādu no tiem saviem iekšējiem monstriem, ja? Tā kā, lai dzīvo bailes, es domāju, bailes ir drosmes un rezultātu otrā puse.